Vasara pagājusi, klāt septembris un jauns mācību gads. Tas nozīmē jaunu sākumu, pilni interesantu, vēl nepieredzētu notikumu, zināšanu un draugu. Šodien mācību uzsāks 680 Jāņa Čakas Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolēni. Mūsu skolas durvis ver arī 72 pirmklasnieki. Sagaidām gaviļniekus. Šobrīd mēs dziedāsim valsts himnu. Droši vien pēc ļoti ilgiem laikiem visa skola kopā. Dievs svētī Latviju, mūs dargo Teviju, svētīja Latviju, apsvētīja to. Dievs svētī Latviju, mūs dargo Teviju, svētīja Latviju, apsvētīja to. Kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, lai mūs tur laime ir mūsu Latvijā. Kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, lai mūsu laime ir mūsu Latvijā. Šodien satraukuma pilnākā diena šķiet pašiem mazākajiem skolas bērniem, kuriem viss, kas saistās ar skolu, notiek pirmo reizi. Bet satraukušies ir arī 12. klašu skolēni, kuri ieved pagalmā pirmklasniekus. Pirms 12 gadiem viņi tāpat kā šie mazie brīnumiņi ienāca šajā skolā. Gadi gāja, brīnumiņi auga arī viņu darbi un nedarbi. Šodien viņi ir pulcējušies uz pēdējo septembri savā skolā. Dzīvē būs vēl daudz septembru,
bet šāda vairs nebūs, kur viņi būtu kopā ar saviem klases biedriem, skolotājiem un audzinātājiem. Viņiem priekšā ir ļoti nopietnas mācību gads, kad ir jāpieņem pareizais lēmums, jāizdara izvēle savā dzīvē, veiksme un izturība. Un tagad vārds 1. un 12. klašu skolēniem. Pirmais gadiņš, aprīļa pūpols, kuru viņš kā šūpols šūpo. Otrais gadiņš jau pats stāv kājās, var apiet ap galdu un pārnākt mājās. Trešajā gadiņā grāmatas patīk, savu leli var savākt pati. Ceturtajā gadiņā niķīši prātā, tā viens spriņķo kā zebieksts krātiņā. 5. gadiņā darbus var manīt, gribas zosis un gailu ganīt. 6. gadiņā ābece mudin, kaut vai leļu kleitiņas gludin. 7. ko līdz vairs runas, uz skolu soļo gan Jāņi, gan Gunas. Nu, bērnība tev sveika saka, jo jāiesāk ir skolas taka. Tur sudrabaini skanot zvaniņš, tev pavēstīs, ka esi kļuvis gan ciparu, gan burtu ganiņš. Ja pacietīgs un centīgs būsi, sev draugos zināšanas gūsi, kas laimes atslēgu dos rokā un mūžu ieslēgs gaismas lokā. Tagad ir pienākusi jūsu kārta. Mēs jau esam izauguši. Jā, mēs patiešām esam jau lieli. Bet nu, cik tas bija skaisti pirms 12 gadiem? Cik tas būtu skaisti, ja spētu to atcerēties. Bet vecums nenāk viens. Tādēļ novēlam jums iesākt un aizvadīt visus skolas gadus ar vislabākajām atmiņām. Mēs jums novēlam, lai jūs šogad būtu visčaklākie, vislabākie un vispaklausīgākie skolēni šajā skolā. Lai jūs izaugtu tikpat lieli kā mēs. Skolu direktori, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki, vecvecāki, visi klātsošie. Esiet sveicināti 1. septembrī. 1. septembris ir īpaša diena katrā skolā un arī jūsu skolā. Un noteikti īpašs satraukums un gatavošanās ir tajās ģimenēs, kurās bērnam tas ir pirmais mācību gads. Jo jūs esat skola, kas pulcē gan pašus mazākos pirmklasniekus, gan arī jau tādus pieaugušus vidusskolniekus. Es jums novēlu. Esiet savstarpēji draudzīgi, izpalīdzīgi un vienoti. Sagatavojamies, atceramies vārdus. Un mazie pirmie klausamies uzmanīgi, mācamies. Mēs uzsākām šīs skolas gaitas ar čakstes vārdu karogām. Šīs vārds mums cauri laikiem pa dzīves ceļiem līdzinās. Mūs Latvijā, mūs tēvu zemē par brīvēs manteniekiem kļūt. Caur mūžam zaļas liepas saknēm mums dzimtās vietas jāizjūt. Te Liepājā, te jūras krastā, te šai zemē un šai vietā. Caur laikmatiem un laiku laikiem ar čakstes vārdu karogā. Te Liepājā, te jūras krastā, te šai zemē un šai vietā. Caur laikmatiem un laiku laikiem ar čakstes vārdu karogā.
laikmatiem un laiku laikiem ar časti sardu karogā. Gaiteņos, pagalma vējos, kā kuplaste vāvere mežā, skanīgi aizveļas zvans. Visus uz stundu tas sauc. Un tagad, lai skan zvans uz pirmo stundu šajā gadā.